Darbs Daugavpils satiksmē rīt pilnā sparā, bet ko tad darīt, ja kaut kas lūst? Tas taču ir steidzami jālabo, bet ja nav detaļu, ko tad darīt? Viss sākas ar laikietilpīgiem iepirkumiem. Jebkurš iepirkums ir pietiekoši sarežģīts process, un ņemot vērā, ka tramvaju iepirkumi, tramvaju detaļu iepirkumi ir diezgan specifiski, ir obligāti jāvērtē arī tas, ka liela daļa no iepirkumiem var beigties bez rezultātiem. Tātad vai nu tehniskā specifikācija piedāvājuma var neatbilst, vai arī kāds no pretendentiem var nekvalificēties atbilstoši noteikumiem, jeb specifikācijai un kvalifikācijai. Tātad šajā gadījumā šie iepirkumi ir jāpārtrauc, un tas savukārt nozīmē, ka jebkurš no šiem iepirkumiem ir pakļauts riskam, ka tas var ievilkties. Neskatoties uz ieplānotajiem iepirkumiem, tramvaju rezerves daļu trūkums joprojām ir aktuāla problēma. Neviens nevar precīzi redzēt, kad un kāpēc konkrētam tramvajam var salūst kāda detaļa. Piemēram, to var izraisīt ceļu satiksmes negadījumi, kas vasaras sezonā notiek diezgan bieži. Jāņem vērā fakts, ka tikai daļa no tramvajiem ir jauni, tātad lielākā daļa mums tomēr jāņem vērā, ka ir ražoti Krievijas federācijā, un ņemot vērā ģeopolitisko situāciju un arī citas specifiskās nianses, mēs saprotam, ka Krievijas federācijā ražotajiem tramvajiem detaļas mēs no Krievijas federācijas ierobežojumu dēļ nopirkt vairs nevaram. Tātad mums ir jāmeklē Eiropas Savienības teritorijā iespējami analogi, kas neapšaubām šo situāciju padara vēl sarežģītāku, jo ir diezgan maz ražotāji, kas spēj pielāgoties tiem standartiem, kas bija Krievijas federācijā. Mēs saprotam, ka tas nozīmē, ka mums ir vēl rūpīgāk jāvērtē šis iepirkums komplekss. Ir skaidrs, ka rezerves daļas iegādāties ir grūti, it īpaši, kad ģeopolitiskās situācijas dēļ to piegāde ir ierobežota. Bet kā atrast vajadzīgās rezerves daļas, lai to kvalitāte būtu atbilstoša piedāvātai cenai? Nevienmēr tā cena, kas tiek piedāvāta kā lētākā, sniedz gaidīto rezultātu. Tas savukārt nozīmē, ka, ja mēs vadīsimies tikai pēc lētākās cenas principa, mēs noteikti nesasniegsim to, ko mēs vēlamies sasniegt šajā iepirkumā. Ir jāvērtē saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. Tas nozīmē, ka šis sabalansējums pietiekamais, kas ir mērāms starp piedāvāto cenu un starp šīs konkrētās detaļas vai konkrētā iepirkuma kvalitāti.